Šodien mēs viesojamies vienā no mūsu projektiem, ciemāta Ligzdas, kas atrodas Ulbrokā. Šeit mēs palīdzējam vienam būvotājam ar viņu nelielu projektu, nelielu ciematu, kas sastāv no dažām rindu mājām un dažām dviņu mājām. Mēs viņam palīdzējam iztenot iekšējo apdari, saplānot vispār visas mājas, lai tas būtu ērtas viņu klientiem, tieši jums. Ejam parādīsim, ko mēs te izdarījām. Kopējo plānojumu mēs te neiztikam. Mēs tikai saplānojam visu iekšā, visu interjeru, lai tas strādātu. Tagad mēs atrodamies neliela priekštelpa. Šeit mēs saplānojam tādu skapi, kas būtu arī ar sežamo daļu, klasiski jau. Šeit ir katla telpa, tad principā nekas baigi neplānojas, vadības sistēmas. Tālāk mēs otra priekštelpa, te jau var uzlikt lielākos skapi. Mēs plānojam vienam projektam arī vienam dzīvokļam no šiem mājām. Mēs plānojam te skapi ar spoguļu durvīm. Pa labi mums ir viesu samezgls, viesiem pilnīgi pietiekoši. Ja mēs ejam uz virtuves pusi, liela virtuves zona. Te var uztaisīt ļoti smuko, plašu virtuvi, tiem, kam patīk gatavot. Perfekta vieta. Pēc mūsu plāniem mums ir plānota virtuves zona kopā ar bara leti, kur var apsēsties, padzert kafiju no rīta. Kas man personīgi ļoti patīk šajā projektā, mums ir atdalīta virtuve tieši no dzīvojamas istabas, no ēdama zonas. Principā mums arī nevajag nesāt turpat pakaļ ļoti tālu ēdienus, ja mēs gribam papusdienu pie liela ēdama galda, bet te pašā laikā mums tas ēdama galds arī neatrodas pašā virtuve, kur saimniece var ilgi gatavot un pārējie jau sēž pie galda. Šī telpa diezgan plaša, diezgan liela un ērta. Pēc projekta mums šeit plānojas ēdama galds. Principā te var izvietot līdz pat 10 personu ēdama galdu. Pie šīs sienas mēs plānojam, kā var uzlikt bufeti, izvietot kafijas aparātu, teikanu, smuki saulīte tieši spīd.